Sāksim attīstības komiteju. Lūkšu balsojumu par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu. Komitejas sēdē piedalās klātienē Sergejs Maksimovs, Inta Kaļeva, Aija Mežele, Tālis Korlašs un Sandijs Ņikuļins, Aldis Ločmilis. Tavēs Jānis Auziņš tiešo darba pienākumu pēc nepiedalās. Par nobalsojuši Inta Kaļeva, Tālis Korlašs, Aija Mežele, Sandijs Ņikuļins, Sergejs Maksimovs manuāli. Paldies! Balsojam par darba kārtību kopumā. Paldies vienbalsīgi. Sāksim pirmo jautājumu. Par grozījumu Balvu noda pašvaldības iestādes Viļakas apvienības pārvalde nolikumā ziņo Oļegs Kesks attālināti. Lūdzu. Labrīt, cienījamie deputāti, speciālisti, kolēģi. Šajā lēmuma projektā mēs prasu mainīt adrese Susaju pagasta pakalpojumu centrā no Tautas ielas 6 uz Abrenes iela 26. Tas ir Domes ēka, jo Tautas 6 aizņems to telpu MPD ātrā palīdzība. Lūdzu nobalsot par šo lēmumu projektu. Paldies. Vai ir jautājumi? Debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts tika akceptēts Domes sēdē. Darba kārtības otrais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu noda Bērskanes pagasta nekustamā īpašuma vītoli zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 384800400276 sadali. Ziņo Jana Krilova, lūdzu. Labrīt! Zemes ierīcības projektu izstrādāja un iesniedz uz izskatīšanu sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas mērniecības birojas, pamatojoties uz juridiskas personas, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks iesniegumu, un lūdz sadalīt minēto zemes vienību 18,2 hektāru kopējā platība divās daļās. Un tad apstiprināt šīs sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu par zemes vienības sadali divās daļās, kur zemes vienība numur 1 platībā 6,5 hektāri saglabāt nekustamā īpašuma vītoli sastāvā. Tā kā tur ir ēkas, tad arī zemes vienībai un ēkām uz tās saglabāt adresi vītoli Dubļava Bērskalnes pagasts, noteikti lietošanas mērķa lauksaimniecība. Un otro zemes vienību ar platību 11,7 hektāri izveidot kā jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu Vītola mežs un lietošanas mērķi noteikti mežsaimniecība. Paldies! Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates, ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts tiek akceptēts Domes sēdē. Darba kārtības trešais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu noda Meģņevas pagastā nekustamā īpašuma Bukšu mājas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 387000020143 sadalēji. Ziņo Jana Krilova, lūdzu. Šo zemes ierīcības projektu izstrādāja sabiedrība ar ierobežotu atbildību zemesraksti, pamatojoties uz fiziskas personas īpašnieka
iesniegumu paredzēts sadalīt zemes vienību 14,5 hektāri platībā divās daļās, un tad apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu par zemes vienības sadali divās daļās, kur pirmā zemes vienība ar platību 1,95 hektāri tiks izveidota kā jauns nekustamais īpašums un piešķirts nosaukums Paulīnes. Zemes vienībai un ēkām uz tā mainīt adresi no Bukšu mājas Bahmatova Medņevas pagasts uz adresi Paulīnes Bahmatova Medņevas pagasts, noteikti lietošanas mērķa lauksaimniecība, un otro zemes vienību ar platību 12,55 hektāri saglabāt nekustamā īpašumā Bukšu mājas sastāvā un lietošanas mērķi noteikti lauksaimniecība. Paldies! Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Un projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 4. jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Valnu novadā Briešciem pagastā nekustamā īpašuma Lakstīgalas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 385200100089 sadalīja ziņo Jana Krilova, lūdzu. Arī šo zemes ierīcības projektu izstrādāja un iesniedz uz apstiprināšanu sabiedrība ar ierobežotu atbildību zemesraksti, un iesniedzis īpašnieks fiziska persona iesniegumu par zemes vienības 6,9 hektāri sadali divās daļās. Un tad apstiprināt šo zemes ierīcības projektu, kur zemes vienība numur 1 ar platību 2 hektāru platībā izveidot kā jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu Baronu mājas, lietošanas mērķi noteikti lauksaimniecība, un otro zemes vienību ar platību 4,9 hektāri saglabāt esošā nekustamā īpašuma Lakstīgalas sastāvā, un zemes vienībai un ēkām uz tās saglabāt adresi Lakstīgalas Ploskene Briežciem pagasts un noteikti lietošanas mērķa lauksaimniecība. Paldies! Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies! Balsojumā piedalās Tālis Korlašs par, Inta Kaļva par, Aldis Ločmelis par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Sandijs Ņigurins par. Lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Ir arī pievienojies Aldis Ločmelis. Darba kārtības 5. jautājums par nosaukumu Lubānas iela 4. Piešķiršanu nekustamiem īpašumam Urgāju pagastā, Valnu novadā un reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Labdien! Ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Fiziska personai pieder ēku būvju īpašums Urgāju pagastā, un persona lūdz vēlas iegādāties zemes vienību. Piešķirt nosaukumu Lubānas iela 4 nekustamajam īpašumam Urgāju pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,3 hektāru platībā. Uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Lubānas iela 4 reģistrēšanai zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts tika akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 6. jautājums par Valnu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu mežaudzes vērtības atzīšanu. Ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Tā, šeit ir kļūda. Šeit, es atradu, pirmajā punktā ir jābūt Bērskalnes pagasta. Jā. Tad atzīt Valnu novada Bērskalnes pagasta nekustamā īpašuma Stirnas, zemes vienības koplatībā 4,59 hektāri, no tiem meža platība 1,88 hektāri, mežaudzes vērtība 308 eiro.
Un atzīt balvu novada Vectilžas pagasta nekustamā īpašuma Aloju lauks. Zemes vienības koplatībā 3,55 hektāri, no tiem meža platība 2,8 hektāri, meža audzes vērtība 417 eiro. Uzdot centrālās pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt nepieciešamās darbības lēmumu 1. un 2. punktā minētās meža audzes atzīšanai bilancē. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates, ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tika akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 7. jautājums par nosaukumu mežavotiņu piešķiršanu nekustamam īpašumam Vectilžas pagastā, balvu noda un reģistrēšanu zemes grāmatā uz balvu noda pašvaldības vārda ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Ir saņemts Baltadavas apvienības pārvaldes iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai un nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā piešķirt nosaukumu Mazavotiņi un uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Mazavotiņu Vectilžas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,4545 hektāru platībā, reģistrēšanai zemes grāmatā uz balvu novada pašvaldības vārdu. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates, ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tika akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 8. jautājums par nekustamā īpašumu Ezermala 1, numur 26, balvu uz balvu noda reģistrēšanu zemes grāmatā uz balvu noda pašvaldības vārda ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Saņemts fizisks personas iesniegums, ko personai atrodas uz pašvaldībai piekritīgas zemes būvju īpašums. Persona vēlas iegādāties šo zemes vienību. Reģistrēt zemes grāmatā nekustamo īpašumu Ezermala 1, numur 26 balvos, 613 kvadrātmetru platībā un uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības minētā īpašuma reģistrēšanai zemes grāmatā uz balvu novada pašvaldības vārdu. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates, ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tika akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 9. jautājums par nekustamā īpašuma Ezermala 1, numur 48A, balvu uz balvu noda reģistrēšanu zemes grāmatā uz balvu noda pašvaldības vārda ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Ir saņemts balvu apvienības pārvaldes iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai un reģistrēt zemes grāmatā nekustamo īpašumu Ezermala 1, numur 48A balvos, kas sastāv no vienas zemes vienības 182 kvadrātmetru platībā un uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemes grāmatā uz balvu novada pašvaldības vārdu. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates, ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tika akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 10. jautājums par nekustamā īpašuma Ezermala 1, numur 42A, balvu uz balvu noda reģistrēšanu zemes grāmatā uz balvu noda pašvaldības vārda ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu. Ir saņemts balvu apvienības pārvaldes iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai un reģistrēt zemes grāmatā nekustamo īpašumu Ezermala 1, numur 42A balvos, kas sastāv no vienas zemes vienības 183 kvadrātmetru platībā. Uzdot īpašumu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemes grāmatā uz balvu novada pašvaldības vārdu. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates, ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 11. jautājums par ceļa servitūta līguma noslēgšanu par labu nekustamam īpašumam Čukuļi, Škilbenu pagastā balvu noda ziņo Ginta Zaharāne, lūdzu.
Ir saņemts fiziskas personas iesniegums par ceļu servitūta līgumu noslēgšanu un nodibināt reālu servitūtu ceļu servitūtu Valvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pagastmāja Rekovā Šķilbānu pagastā sastāvā esošai zemes vienībai par labu nekustamajam īpašumam Čukuļi Rekovā Šķilbānu pagastā, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 49 metru garā posmā, ne mazāk kā 4,5 metru platumā, 220,5 kvadrātmetru platībā. Slēgt ceļa servitūtu ar fizisku personu par noteiktā reāla servitūta ceļa servitūtu nodibināšanu un uzdot īpašu pārvaldības nodaļai veikt nepieciešamās darbības reāla servitūta reģistrēšanai zemes grāmatā. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projektu tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 12. jautājums par nekustāmu īpašumu dzīvokļa numuru 10 Pārupes ielā 10 Tilžas pagastā Balvu nodā nodošanu atsavināšanai ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Labrīt, klātesošie, labrīt, klausītāji un skatītāji. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrēto dzīvojamo telpu Tilžā. Nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli numur 10 Pārupes ielā 10 Tilžā, Tilžas pagastā Balvu novadā ar kadastra numuru 38869000073, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 63 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 5870 pret 207,710 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 388600304790001. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicināt certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājai. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 13. jautājums par nekustāmo īpašumu dzīvokļa numuru 2 un numuru 4 Parka ielā 24 Viļakā Balvu nodā reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrētās dzīvojamās telpas Viļakas pilsētā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 2 Parka ielā 24 Viļakā Balvu novadā, kas sastāv no 1 istabas dzīvokļa 20,3 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 2032 pret 9594 domājumām daļām no daudzdzīvokļu mājas un būves atbilstoši tam. Dzīvokļa numur 4 Parka ielā 24 Viļakā Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 25 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma 2497 pret 9594 domājumām daļām no daudzdzīvokļu mājas un būves atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt tirgus vērtības noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldes nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi, debates? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības 14. jautājums par nekustāmo īpašumu dzīvokļa numur 8 Dīkmalas Grūšļava Briežciema pagastā Balvu nodā reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemele, lūdzu. Ir saņemts Balvu apvienības pārvaldes vadītājas Sarmītas Taboras iesniegums ar ierosinājumu atsevināt dzīvojamo telpu
Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 8 Dīgmeles Grūšļavā Briežciema pagastā Balvu novadā, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 59,9 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 599 pret 8124 domājumām daļām no daudz dzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates, ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darbā kārtības 15. jautājums par nekustāmu īpašumu dzīvokļa numur 10 Pilsoņu ielā 23 Balvu noda reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemelē, lūdzu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrēto dzīvojamo telpu Balvu pilsētā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 10 Pilsoņu ielā 23 Balvos Balvu novadā, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 40,5 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 405 pret 31,075 domājumām daļām no daudz dzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt tirgus vērtības noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates. Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 16. jautājums par nekustāmu īpašumu dzīvokļa numur 29 Vidzemes ielā 20 Balvu noda reģistrēšanu zemes grāmatā. Ziņo Rudīte Ziemelē, lūdzu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu atsevināt īrēto dzīvojamo telpu Balvu pilsētā. Uzdot īpašuma pārvaldības nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 29 Vidzemes ielā 20 Balvos Balvu novadā, kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa 33,5 kvadrātmetru platībā un kopīpašuma 3350 pret 277,575 domājumām daļām no daudz dzīvokļu mājas un zemes atbilstoši tām reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu, pieaicinot certificētu vērtētāju. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājiem. Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates. Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts tiek akceptēts domas sēdē. Darba kārtības 17. jautājums par pagastu apvienību un to darbības jomu budžeta izpildi 2026. gada pirmā pusgada informatīvs ziņo Olga Sieņica, lūdzu. Labrīt! Ir sagatavota neliela prezentācija, kas atbilst tai informācijai, kas jums bija sūtīta katram deputātam par izpildi, kur varēja redzēt arī iepriekšējos periodos gan 3 mēnešu
izpilde 4, 5 un 6 mēnešu izpilde bija sūtīta caur Lietuvu arī jums iepazīšanai un jautājumu. Ja ir jautājumi, tad varam arī, kas saka, konkrēti paskatīties katru. Ja runājam par pagastu apvienībām, budžeta viņi ir vairākas vietas, jo pagastu apvienības pildam vairākas funkcijas, gan pārvaldes funkcijas, gan komunālas saimniecības, gan ceļu uzturēšana. Par to visu atbild pagastu apvienības un konkrēti pakalpojumu centra vadītāji, kas atrodas uz vietas. Pats pirmais ir 4 apvienību, teiksim tā, administratīvais aparāts, kas ir pie pirmās funkcijas mūsu turpat, kur arī centrāla pārvalde. Un uz šo brīdi, uz pusgadu, kā mums ir noteikts rīkojuma, kā izpildēji tēriņam, jābūt līdz 46%, jo divi ceturkšņi un pa 23%, kopā 46%. Šeit var redzēt, ka 3 no 4 apvienībām nav pārsniegts šīs procents. Viļakas apvienībai gāja prom viens darbinieks, kuram bija izmaksas ar visiem pabalstiem, līdz ar to pārsniegums ir, jo pašas tāmes, protams, nav lielas, un lielākā daļa tomēr ir algas, un algas ļoti ietekmē, ja kaut kāda kustība notiek, ja darbinieku kustība notiek. Līdz ar to te atlīdzība arī ietekmēja šo procentu. Mēs arī veidojot tabulu arī atspoguļojam, kāda ir mēneša izpilde, lai saprastu, kā tiek tērēta naudiņā. Katrai struktūrai to varētu redzēt tajās tabulās mēneša izpildē, un te nav nekāda pārsnieguma šiem nevienai apvienībām. Ja, te ir 4-7%, kā nu kuram mēneša izpilde ir. Jā, bet kad ir kāds gadījums ar darbiniekiem, kāda kustība, tas ļoti ietekmē budžetu. Teritorijas uzturēšanām. Ieņēmumus es te nerādīju, tāpēc, ka ieņēmumi tiek sadalīti katru mēnesi atbilstoši, cik ir piešķirts, un tas finansējums nāk no valsts budžeta un tiek sadalīts proporcionāli. Jā, un te izpildē mēs redzam pēdējā kolonnā, tā ir izpildē no gada sākumā. Es teiktu, vislielākie tēriņi vienmēr notiek vasarā, tad, kad gan greiderēšana, gan būvdarbi kādi notiek, sauksim to par būvdarbiem, kas saka, atjauno ceļu posmus. Te, kas saka, amplitūda ir ļoti liela, bet, es te vislielākie izdevumi izpilde ir Vecumu pagasta 36%. Tāpat viņi ne tuvu nav 50%. Pa pagastiem tāda ir situācija. Un jūnija mēneša izpilde, iepriekšējā kolonna var redzēt, ka te, ne visiem vispār bija izdevumi. Jo, tā ir, kā bija iepirkumi, bija iepirkti darbi, uzturēšanas, tās pašas pļaušanas, kas mums aizgāja jau uz jūliju, un tad jūlija mēnesi noteikti tie tēriņi būs pavisam savādāki, bet jūnija mēnesi, diemžēl, vai par laimi ir tādi izdevumi, līdz ar to kopēja izpildi arī īpaši neizceļas, un kam te vēl ir Bērspils pagastam ir 31,75%. Bet principā visiem ir līdz 30, ir pat 4%, kā kuram pagastam.
Nākamais notekūdeņu kanalizācija, tur, kur tiek nodrošināts, sadalīja vienkārši uz 2 daļām, lai visas būtu redzami labāk. Nu, tad notekūdeņu tēriņi, nu, tur, kur ir liela tēriņa par elektrību, tur, diemžēl, ir pārsniegums. Un mēs paši saprotam, ka ietaupīt uz elektrības nav iespējams, un noteikti tur trūkst naudiņās, trūks uz priekšu elektrības izdevumiem naudiņās, jo tie, kam ir pāri 60%, tie ir 4 pagasti. Diemžēl tur nav tik lielas kopējas varbūt summas, bet izdevumi ir jau pārsniegums. Labi, ja ļoti pildas ieņemta, mēs varētu ievirzīt no ieņēmuma pārpildītiem, bet ja nē, tad dabūsim finansēt papildus elektrībai. Nē, nu, elektrības patēriņš. Es nezinu tīri tehniski, kas viņam tur notiek, bet grūti spriest varbūt. Lielāks apjoms bija pārstrādāts, teiksim tā, nezinu, kā varbūt. Nē, te nav ūdens, tā ir kanalizācija, un šīs ir līdz jūnijam, jā. Tas arī, ne? Protams. Nu, man liekas, pagastu teritorija ļoti dažādi. Ir arī asinizācijas pakalpojumi, teiksim, tiem, kam neizmanto varbūt nemaz ūdeni, vai nu otrādi izmanto ūdeni, nu, to pašu lopu. Jā. Nu, arī tagad cilvēki izmanto tam laistīšanu, tur neko. Katram ir sava specifika, bet šeit jā. Te ir Briežu ciems un Medņevā, un vēl ir klāt Viļakā un Vīksna. Mēneša izpilde, nu tā, ja mēs rēķinām 12 mēnešus, katru mēnesi ir 8,3%, nu tad, piemēram, Vīksnas varianta ir 8,1%. Mēneša izpilde ir, teiksim, normāli iekļaujas tajā procentu, bet kopumā ir 60%. Nu, varbūt kāda avārija bija, kas ietekmēja. Katram ir, kas saka, savs stāsts. Es smalki neizstāstīšu šo tiešām, kas tur bija. Jā, un tad, kas attiecas... Man ir jautājums uzreiz, varbūt, lai neaiziet ārā. Ir pieslēgušies noteikti apvienību vadītāji. Nu, piemēram, man interesētu Vīksnā un Viļakā, un atpakaļ bija Medņevā un Briežu ciems. Varbūt apvienību vadītāji pāris vārdos tomēr var pateikt, lai mēs saprotam, no kā ir veidojušies tie pāri 60%. Ja? Tātad būtībā, kas tie ir? Sarmīte ir noteikti pieslēgusies. Jā, labrīt. Labrīt, Sarmīte. Cienījamie deputāti. Esmu piesla par Briežu ciemu un nedaudz varu pakomentēt tādā ziņā, kā plānojot budžetu. Tas galvenais, jā, pareizi Olga teica, tas ir Briežu ciemam tieši stāsts par elektrību, elektropatēriņu. Plānojot budžetu, mums Briežu ciemam bija ieplānot 4200 eiro. Bet pie budžeta optimizācijas mums tā kā 1000 pazuda un palika 3200. Es saprotu, ka jā, budžets ir gada sākumā jāsavelk, lai viņu pieņemtu, bet vai elektrība ir tā pozīcija, ko vajadzētu piekoriģēt? Tieši tas ir Briežu ciema gadījums, jā, un pati pa sevi arī elektrība. Janvāra mēnesī, februārī un martā bija krietni dārgāka pret 2025. gada elektrības cenām izmaksām. Tas arī nospēlēja zināmu lomu. Teiksim, pirmajā ceturksnī gada.
Mans komentārs ir tāds, ka pagājušā gada izpildi ir 2722 eiro, bija plus 500 plānots pret iepriekšējā gada izpildi. Nu, nebija noņemts, pagājušajā gadā bija pa daudz ieplānots, es tā teiktu. Jo plus 500 pret pagājušā gada izpildi, nu, mēs nevaram atstāt ciparus vienkārši tos pašus ciparus, mēs skatāmies izpildi, un tā tas izskatās, jā. Nē, nu tad ir jautājums, elektrība ir palikusi lētāka vai dārgāka? Vai vairāk tērējam? Nē, no šeit ir uzreiz tā tad risinājumi. Es jau redzu, piemēram, ko mēs noteikti nākotnē, ja mēs varētu domāt, tad mēs arī šīm ūdens saimniecībām esam tikko gan Polijas pieredzi paskatījušies, gan kaut ko ir jādomā par šiem saules paneļiem. Varbūt mums ir risinājumi jāmeklē tādēļ, ka nekas nepaliek lētāks, diemžēl. Ja tad būtībā šeit ir, ja avārijas ir izslēgtas, tad būtībā ir patēriņš. No kā viņš veidojas, tas patēriņš, tad vairāk uzreiz ir kaut kas pieslēgts, par ko runāt? Briežu ciema gadījumā patēriņš nav pieaudzis, pieauga tieši arī elektrības izmaksas pirmajā ceturksnī šī gada. Mēs tikai meklējam, lai būtu izrunāts. Tātad sapratām par briežu ciemu. Es no savas puses piekomentēšu par elektrības izdevumiem skatoties. Principā visu pašvaldības iestāžu griežumā mēs redzam, ka šī izdevuma pozīcija ir augusi pret pagājušo gadu, un tas tiešām ir saistīts ar elektrības sadārdzinājumu, kas ir bijis novērots arī, kā Sarmīte saka, pirmajā ceturksnī, un tas mums atstāja diezgan lielu iespēju uz kopējo pašvaldības budžetu. Un tas ir tas, kam ir jāseko ļoti līdzi. Jā, bet tur jau nevar neko atslēgt. Bet, zini, ko, Jāni, man arī uzreiz jautājums. Atceros, kad atnācām pagājušajā gadā strādāt, mēs ļoti skatījāmies, tātad, kad slēdzām veidojam jauno iepirkumu par elektrības vispār patēriņiem. Ja? Tātad būtībā, kāds mums ir šobrīd pieslēgums novadam? Mēs attiecīgi maksājam pēc biržas cenas. Pēc biržas cenas mums ir, jā? Jā, tātad. Vai es arī atceros, kā Zelčam uzdevu jautājumu un teicu pāanalizēt šo lietu, kā ir būtībā. Mēs varam darīt dažādas lietas un varbūt ir jādomā par kaut kādu diferencētu. Šeit ir jāmeklē risinājumi. Protams, neapšaubāmi analizējot, mēs jau varam pāanalizēt iepriekšējā gadu, arī šo gadu. Tātad risinājums būtu, protams, kā mēs tagad sakam, piemēram, saules paneļus uzliekam NAI, piemēram, būs pilsētā iesniegt projekts, bet arī šajās mazajās tas ir viens no risinājumiem. Otrs skatīties, varbūt diferencēti, kam ir biržas cena, kam ir patstāvīgi, teiksim, meklēt vēl iespēju, kā varētu šo lietu samazināt. Ja, teiksim, jo, varbūt, jā, šie būtu divi risinājumi, ko es redzu šobrīd, kā vēl var darīt. Jo šajās notekūdeņu apsaimniekošanā tur nevar nekādīgi atslēgt, piemēram, kaut ko tur jāstrādā ir visu laiku, jā, tie sūkņi strādā attīkšanas iekārtās un visur. Man viens jautājums, cik pēc biržas cenas vidējā cena sanāk tad? Jā, paskatās uz sitiena, nepateiksim, varam paralēli mēģināt atrast kādu rēķinu. Pateikt. Kur tātad pagājušajā gadā bija iepirkums un biržas cena? Kā biržas cena var vinnēt iepirkumu? Tur ir jāpaskatās mūsu tehniskā specifikācija, kas bija pie iepirkuma. Kaut kam jābūt vērtākam, vai kas to piedāvā, Mēs varam paralēli paskatīties, kas bija tie kritēriji, kas noteica, kurš uzvar. Tos jautājumus varbūt vajadzētu kaut kā. Jā, skatoties, briežu ciema gadījumā, tad divas pāri reizes atšķirās rēķini. Nezinu, vai dubultā aizgāja elektrība. Es nezinu, es pēc sevis varu pateikt pēc sevis saimniecībā. Ja pagājušajā gadā bija cena 10 ar kapekām, varēja dabūt lētāko. Tad šogad ir 8 centi un elektrības cenas ir kritušās.
Vai es varu pateikt? Aló? Vari, saki. Jā, es nezinu, 4 gadi atpakaļ biju iepirkuma tajā komisijā. Komisija lēma, vai mēs dzīvojam pēc biržas cenām, vai iepirkumu taisam, kurš vinnēs, kur mazāk dos. To lēma iepirkuma komisija. Pēc kā mēs dzīvojam. Es atceros to, kā lēma, kā pēc biržas cenas dzīvosim. Man ir jautājums, Aleksandrs nav pieslēdzies? Mēs par šito tiešām pagājušajā gadā runājām un skaidrojām, un es par Aleksandrs Sņegovs. Nav, jā? Kolēģi? Ne, uz leju, Aleksandra, tu esi iepirkuma komisijā. Vari nedaudz varbūt nokomentēt? Ir, bet nav. Nu, labi, atstājam, lai nekavētu laiku, bet šito mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma, jā. Jā, turpinot šo, jo biržas cenu mēs ne pirmo gadu izmantojam, man liekas, gadi 5 jau. Noteikti esam tieši tā iepirkuši elektrību. Nākamais ir tā, tas ir notekūdeņi, jā. Nākamais ir divām pilsētām ir izdalīts atsevišķi ielu apgaismojums, jo tas ļoti ietekmē arī komunālas saimniecības budžetus, un lai varētu atsevišķi arī uzskaitīt, cik ielu apgaismojumu. Protams, ielu apgaismojumu var no ceļa naudas maksāt, bet ja, piemēram, Balvu pilsēta maksās no ceļa naudas, tad nebūs naudiņas nekam citam izņemot apgaismojumam. To mēs jau sen konstatējam, un līdz ar to tā ir atsevišķi tēma, un Viļakas pilsētai tieši tāpat, jo izdevumi ir daudz lielāki nekā varētu atļauties to finansēt no ceļa naudas. Nu, te izpilde ir 42% pa abiem, bet Viļakas pilsētai ir vairāk iztērēts 62,49%. Nu, ļoti ceru, ka vasara tomēr atsvers to pārtēriņu, jo loģiski, ka ziemā tēriņi ielu apgaismām ir daudz lielāki nekā vasarā, un ielu apgaismām Balvu pilsēta ir arī paredzēta remonti, īpaši nekas nav tērēts. Prieks, ka Bērspils ielā atjaunota, apgaismojums atjaunots, tas arī tā gan jau pastrādājuši pakalpojumu sniedzēji, lai būtu tas. Mazu komentāru šeit gribu teikt, ka šobrīd uz vasaras periodu vienībām arī Oļegs ir klāt, ja, kam varbūt parādās viss vairāk, un arī visiem tika teikts pāriet tā, tad sensorus pārregulēt, lai vasarā nedeg elektrība, nu, teiksim, jau 9, kā tas ir vispār, jo arī ir atsevišķās daļās, kur atslēdz, piemēram, nakts periodā un arī ieslēdz tikai uz rīta pusi, tā šeit ir dažāda pieeja, bet būtībā, nu jā, ja salīdzina ielu apgaismu Balvu pilsētā, tad, kas ir lielākā, nu, teiksim, daudz, un arī tās ledlambas, kas ir arī, nu, jāskatās, tā tad Viļakai ir bišķi vairāk. Neziniet, ko domā, nu, Viļakai noteikti bija ļoti grandioza izgaismošana pilsētā, toreiz, kur tā sala bija izgaismota, varbūt šis ir devis, varbūt kaut kādu tādu lielāku, Oļeg drusku varbūt nokomentē. Ielu apgaismojumi tas saistīts. Nē, nu tas bija no ielu apgaismojuma, protams, jā. Jā, ielu apgaismu mēģināju arī regulēt. Nu, ziemā mums apēda daudz elektrība. Tagad jau vasara jau stabilizējas, labāk jau samazinājas strauji. Nu jā, vakar tika pasludināts arī jauns investīciju iespēju, ja mums būtu iespējams, arī šeit mazu komentāru gribu sniegt, ka būtībā ir ielu apgaismojumam ļoti tagad arī iespēja sniegt projektus investīciju un domāt par šo LED apgaismojumu. Runā, Oļeg. Kaut kas notika. Labi, paldies.
Teritorijas apsaimniekošanā es atstāju arī divas pirmās pozīcijas, kas attiecas uz noda teritoriju īpašuma vadību, kas ir īpašuma pārvaldības nodaļās pārziņām, kur mēs tērējam naudiņu mērīšanai, izvērtēšanai, lai virzītu tālāk īpašumus uz atsavināšanu vai nu atkal, kas saka, īpašumu tiesību sakārtošanu. Un šobrīd pusgada ir iztērēta 37,48%. Ir arī pozīcija noda teritorijas apsaimniekošana, kur ir gan finansējums iekšpagalmu sakārtošanai, ko varētu ierosināt iedzīvotāji, gan ūdens vada kanalizācijas pieslēgumus privātmājām, uz ko varēja arī pretendēt iedzīvotāji, bet tur un arī mums tur paredzēta gan mūsu daži arī mūsu īpašuma esošie objekti, kas atdoti nomā, un kuri nav iznomāti varbūt uz šo brīdi, ar tas saistīts ar uzņēmēju darbību. Mums arī elektrības uzturēšanu mēs tur maksājam, kamēr tiek atrasti jauni nomnieki un kamēr pārslēdzas līgumus, tāpēc mums ir tur tēriņi. Tad arī šajā pozīcija ir tādi izdevumi, kas notiek pašvaldība, tas viss atrodas pie šīs pozīcijas, kas attiecas uz visu teritoriju, ne tikai uz pilsētu kādu vai uz kādu konkrētu pagastu. Arī arboristu pakalpojumi šeit ir paredzēti šai tāme, kura tiek diezgan labi tērēta. Šogad būs apgūti tie līdzekļi. Tādas pozīcijas par teritoriju uzlabojumu tieši iekšpagalmiem, kas attiecas uz iedzīvotāju iniciatīvām. Šobrīd ir iztērēti, uz šodienu, teiksim tā, kur es iegāju 25. gada. Gribēju pateikt summas, bet ir pieteikumi un notiek darbi. Tas priecēja, jo pagājuši gadu arī aktivizējies iepriekš vienu momentu īpaši aktīvu. Daudz nebija, līdz ar to tā naudiņa bija paredzēta, bet stāvēja neapgūtā. Viss atkarīgs no iedzīvotājiem, no viņu iniciatīvām. Olga, pasaki līdz galam. Par šo pašu tabuliņu man būs jautājums. Jā, lūdzu. 71% Briežciem, un tas ir bibliotēka un Felšerpunkts šeit iekšā, vai nav? Nē, šī pa Baltinavas apvienību runājot, tā ir malkas iegāde. Malka šeit ir. Jā, mājā esam iegādājušies malku un malkas iegāde Briežu ciema komunālai saimniecībai, tā tāmīte nav liela un malkas iegāde uzreiz parādīja to procentu. Un tas ir visiem pagastiem Baltinavas apvienības pārvaldē. Tas ir uz malkas rēķina viss. Sapratu. Es līdz tām vēl nestikusi. Lai neatgriežamies atpakaļ. Par komunālu saimniecību. Par komunālu saimniecību šīs tāmes ir visi, teiksim, tā darbinieki, kuri nav varbūt atdalīti atsevišķi, kuriem tiek nodrošināts apkurē, nodrošināta arī iedzīvotājiem, bet visa malka, visi kurinātāji, visi komunāla saimniecības darbinieki, visi atrodas zem šī finansējuma un, protams, kā tur, kur tiek nodrošināta apkure, teiksim, tādā nevis 1-2 kurinātāji, bet pilns process, kas nav saistīts ar iedzīvotāju platību, kādu daudz dzīvokļu māju apkuri.
visi atrodas zem šīm tāmēm, un, protams, ka kurinātājiem mēs neplānojam atlīdzību pilnam gadam, bet tie ir 7 mēneši, un šobrīd netiek tērēta nauda atlīdzība, bet pirmos 4-5 mēnešus atlīdzība tika maksāta, un, protams, mums lielāka problēma ir par virsstundām, un tāpēc tas summas, tas nav tikai malka, tur arī ir iekšā atlīdzība, kurinātāja atlīdzība, kas ietekmē šīs pozīcijas. Ja tā skatoties, ja nebūtu, protams, virsstundu maksājumu, tad tēriņi atbilstoši tam pozīcijām, kādam vajadzēja būt uz tajos mēnešos, jo vasara tādu izdevumu nav. Vasara atkal ieslēdzas, kuriem ir sezonas darbinieki, kuriem nav, tiem nav, bet ir arī tā paša Balvos, Viļakā ir sezonas darbinieki. Varbūt tas ir kurinātājs, bet lielāko pilsēta tie ir atsevišķi cilvēki, kas tiek ņemti uz vasaras sezona ļaušanai, tāpēc tas arī ietekmē šīs pozīcijas, bet pārsvarā tās ir atalgojumi gan Balvu pagasta, gan Baltinova, gan Briežu ciema, gan Kubulos. Tie ir kurinātāja algas, kas bija apkuras sezonā, Meģņevas pagasts arī un Viļakas pilsēta. Tie visi ir kurinātāji, kuriem šobrīd netiek tērēti līdzekļi, jo viņi, protams, ir sezonas ņem uz konkrētu mēnešu skaitu. Olga, vēl drusku par virsstundu darbu. Mēs jau ne pirmo reizi par to runājam un sakam, ko nozīmē virsstundu darbs. Tātad, piemēram, vasarā mums vairākos pagastos viens kurinātājs ir, kurš kurina, lai būtu siltais ūdens, vismaz pāris reizes nedēļā, ja? No tā veidojas virsstundu darbs. No kā? Nē, tāds gadījums ir, man liekas, tikai viens, varbūt lai Tilžē zinu, ka tā dara. Nodrošinātu karstu ūdeni, jo pārsvarā visi kurinātāji tiek atlaisti un pieņemti rudeni, un rudeni tiek pieņemti pa vienam, kamēr nodrošinās pilns cikls, jā, no sākuma ņem vienu un tad otru, un tā, ja nenotiek nakts apkurie, arī, lai pataupītu līdzekļus, un arī nav vajadzības, ja tas nenotiek, nav vajadzīgi uzreiz pieņemti darbinieki. Jā, bet salasās virsstundas, izejot no tā, ka ar 4 kurinātājiem sanāk, ka ir pamas visam ciklam, jo ir stundu ir tik, cik ir, viņam piemērojas arī stundu skaits, kas attiecas uz konkrētu mēnesi, un cik ir darba stundas standarta darbiniekiem, tad 4 mēnešu laika notiek izvērtēšana, vai cilvēks ir pārstrādājis tas stundas vai nav pārstrādājis. Diemžēl tā sanāk arī tad, kad ir svētku dienas, tad darba dienas ir daudz mazākas, un arī darba stundas tajā mēnesī ir mazākas, jo tas aprēķinus attiecas arī uz kurinātāju darbu. Viņiem arī jāstrādā tikpat mazāk stundu kā pārējiem darbiniekiem. Un mums programma ļoti konkrēti parāda, ka ir tas virsstundas un tā. Tagad būtu šitam te nesaprātīgi. Es visu saprotu, bet tik sarežģīti, ka es domāju, kā to visu sarežģīt, lai saprotu. Labi, bet ceru, ka tie, kas klausa, lai tev arī saprast, jā? Nē, es sapratu, jā, humors arī jā. Par to domājam, kā piemēram jūlija mēnesī, tad, kad nav nekādas apkures, bet tur ļoti smuki 23 darba dienas, 184 darba stundas, tas ir ļoti daudz. Janvārī ir daudz mazāk, februārī vēl mazāk, protams, un kad salasās viss kopā, jo aprēķins iet pa periodu, lai parēķinātu, vai ir cilvēkam virsstundas vai nav, tiek ņemti tāpēc, ka vairāki mēneši, līdz ar to varbūt tas izlīdzinās.
Bet ne visiem tas. Un viss atkarīgs no darba organizācijas, protams. Un kādi ir apkuras katli mūsu iestādēs, un vai, kā saka, pie tiem katliem jābūt klāt vai nav jābūt klāt. Citi kurina naktī no paša sākuma, jau kad sākas sezona, citi sāk kurināt vēlāk, katram ļoti individuāli. Nu, jā. Tāpēc mēs par to daudz Par debatējam. Par malku būs šitā vai uz priekšu? Malka ir iekšā te, bet Jautājums man ir uzreiz. būs tiem pagastiem, kam tiek Par malku. nodrošināta. Vakar runāju arī ar Viļakas apvienības vadītāju Oļegu Kesku, un mēs runājam tieši par to, jo šobrīd ir par Žīguru katlu māju, tātad tur bija atlikums un arī noslēgts līgums, jo lēmums tika pieņemts, ka mēs atdodam Balvu enerģijai, kur notiek ļoti intensīvs darbs, ļoti spēcīgi strādā Balvu enerģija. Kā mēs rīkojamies šobrīd, vai ir izrunāts ar apvienības? Es tikai pajautāju, neprasu sīkāk, bet vai ir sakārtots, kā pārnesīs atlikumu, uz kurām katlu mājām un kā tas parādīsies Žīguru iepirkuma daļa uz citiem pagastiem. Ir runāts ar Viļakas apvienību? Atlikums, jūs domājat, Jā, bija atlikums. Atlikums, protams, kur viņi vedīs to malku. Nu jā, sapratu. Bet jaunu līgumu no iepirkumu speciālisti var pakomentēt, jo līgumu var grozīt. Un nav obligāti iepirkt visu apjomu, kas tur bija diezgan daudz. Jā. Jo kur mēs to malku liksim, jau tā tiek pārcelta malka uz citām teritorijām, Viļakas apvienības teritorijām. Tātad šeit ir jautājums, Oļek, tu dzirdi šobrīd, jā, kad ja groza iepirkumu, tas ir nozīmē, lai nebūtu tā, ka no pašvaldības puses to uzņēmējs būs neapmierināts. Viņš rēķinājās ar to, ka mēs pērkam no viņa malku, un pēkšņi mēs sakam, ka mēs kaut kādus 700 kubus nepērkam, jā, vai lai nebūtu tur nepatikšanas. Varu drusku paskaidrot? Jā. Jā, tā Žiguru pagasta malkā iepirkums bija līgums uz pilnu apaļu gadu ziemu, bet pusziemas mēs nodzīvojam paši kurinējam, otru pusi Balvu enerģija. Tā te es Medņeva pagastam malku apkurei un Borisavai šitā kartiņu mājai novirzu Žiguru malku uz tiem diviem pagastiem. Bet sanāk, ka malkas tik daudz, viņiem 2 gadiem abiem pietiks. Budžeta Medņevai un Borisavai nav tāda nauda. Tad jautājums, kurš atmaksās to vai Žiguru apkure, it kā nedrīkst no turieni ņemt, tāpēc, ka apkure vairs nav tur. Kā atmaksāt 2 gadiem to malku, kuru mēs pērkam pēc līguma. Tur ir problēma. Nē, par to līgumu, kas attiecas uz Žīguriem, jārunā ar iepirkumu speciālistiem un ar uzņēmēju. Tur tā viennozīmīgi, bet to, ko pārveda, protams, ka tas tur nav daudz. Jā, pārcels tos apjomus uz to teritoriju, uz kurienu tik pārcelts un viss, bet par to līgumu, kas saka, vēl nav izpildīts, par to gan jārunā ar iepirkumu speciālistiem. Oļeks sapratīja, tā tad jāgriežas. Jā, es biju runājis ar uzņēmēju, viņš gatavs vest to visu apjomu, bet rēķinus pēc jauna gada uzstādīs. Viņš tā kā nav pretenzijas, viņam nebūtu pretenzijas. Nevar šitā. Kāds lausts līgumu arī nedrīkst, tad sodu jāmaksā, vai viņš tiesa mūs uzdos. Tātad šis jautājums, mēs par viņu vakar runājām, mēs varbūt tagad nekavējam laiku, bet tātad pēc komitejas un šobrīd skatoties, tātad par šo lietu ir jāvienojas domē, jāatbrauc Oļeg un izskārtīgi jāizrunā ar iepirkumu komisiju un ar uzņēmēju, lai mēs neiepkurjamies nepatikšanās, ok? Jā? Jā, labi.
Jā, sveiki, kolēģi, un visi, kas klausās. Man interesē drusciņi par Rekavas ciemu ūdens apgādi, kas sastāda tos 88,38%. Vai tur ir bijis kāda avārija, vai tur ir kaut kas plānots, kas tur ir pa lietu? Tur bija avārija Rekavas tieši, un es nepateikšu kādu detaļu pirka, bet jā, bija ieguldījums. Kaut kāds sūknis, jā, bet konkrēti nepateikšu, kā tas nosaukums, bet jā, tur dabūja remontēt. Kā līdz gada beigām mēs tad tiksim ar šo teritoriju galā, tad noteikti būs papildus noteikti finansēšana. Tur ir 88,38, bet tagad ir tikai summa ir 36. Jā, 40. Tik, cik mēs varēsim iegrozīt, ja būs ieņem pārpilde, jo tomēr arī tika pārskatīti tarifi. Mēs iegrozīsim no ieņem, tik, cik vajadzēs vēl papildus. Būs jāfinansē papildus, jā. Nu, skaidrs, ka avāriju gadījumi tur ir īpaši, ja tādu, paldies Dievam, tur nav daudz, jā. Tas ir skaidrs, ka mums daudz kas ir vecs un būtībā nolietojies un nevar zināt, ja tā kā arī šobrīd mēs redzam tos pašus žīgrus vēl kaut kur arī īstenībā apakšzeme nav sen mainītas, īstenībā tas viss var uzpeldēt, jebkuru katru brītiņu kaut kas var uzsprāgt, tā ka, jā, tieši tā kā mēs šobrīd arī sakam to, ka avārijas tas ir, nu, diemžēl plānot nevar, bet, nu, ja var izgrozīt un skatīties, tad tas vienreizējs ieguldījums, jā. Jā, nu tā, ka jūs mazliet uz priekšu pārlicat, vēl ir dzīvokļu uzturēšana tērēts ļoti maz, izņemot Balvu pilsētā. Balvu pilsētā ir iztērēti gandrīz 45%. Citiem ir tērēts maz, bet arī paši redzat, kādas ir summas. Nu, summa sastāda īres tiesoju, apsaimniekošanu, ko maksā iedzīvotāji par pašvaldības dzīvokļiem. Te nekā cita nav, tikai. Bet Kubuliem 38. Nu, jā, Kubuliem tik daudz? Nē, notika remonti, kaut ko taisīja noteikti, jā, nu. Es to domāju, ko viņi taisīja Kubulos, tiešām nezinu par šo. Nu, jā. Pilsētas apvienībā varbūt Irēna Tralle ir pieslēgusies, nav? Nav Irēnas, jā? Nu labi, ejam uz priekšu. Nav 50, bet 38, tas arī labi. Varbūt, kamēr Olga meklē, tad uz Alda jautājumu tātad par šo elektroenerģijas cenu, ja paskatāmies tieši Briežuciemā notekūdeņu attīrīšana šajā stacijā, tad pagājušā gadā mums, piemēram, jūnijā mēnesī elektroenerģija maksāja 4 centi, tad šogad jūnijā mēnesī 9 centi. Jā, tas ir pēc tātad reikiniem, kas ir bijuši uz jūnijā sākumu. Un attiecīgi arī par šo te iepirkumu, tad arī skatoties principā visām pašvaldībām, kuras sludina iepirkumu attiecībā uz biržas cenu, tad ir divi punkti, ko reikina, lai noteiktu tā kā izdevīgāko pretendentu. Viens ir piedāvātā cena tarifs, kas ir eiro uz megavatu stundu, un otrā komponente ir prognozētais elektroenerģijas patēriņš uz megavatu stundas, tātad līguma darbības laikā. Un tad šos abus reizinot ir tātad šī te piedāvātā prognozējama elektroenerģijas patēriņa apjoma cena, pēc kuras arī mēs tad, vadāmies vērtējot un izvēloties izdevīgāko pretendentu. Viņš ir tāds baltiem diegiem šūts, bet, jā. Nu jā, un tie dzīvokļi ir arī Vīksnē, jā, iztērēts, bet, kaut kādi darbi ir pieteikti, kur ir nepieciešams. Varbūt tas pats kaut kas ar ūdeni vai kanalizāciju dzīvokļus, tad pašvaldība savas dzīvokļus to remontē, kaut ir īrnieki, jā.
savu īpašumu uztur. Cik vien var par to pašu naudiņu, ko iekasē. Nu, tad par apkuri, jā, kā es arī teicu, apkure smuki iztērēta, jo apkuras sezona tiek tērēta, tie līdzekļi vasarā netiek tērēti pārsvarā, jo tie cilvēki vairs nav. Pat ja kurinātājs pāriet vasaras periodu par palīgstrādnieku, viņš tiek pārcelts uz komunālu saimniecību, nevis no apkures, tiek maksāta alga, jo no šīm tām mēs arī veidojam tarifu pēc tam, kādas izmaksas ir katra pagasta teritorijā. Nu, šīs apkuras ir tieši tāda konteksta, ka tiek sniegti pakalpojumi iedzīvotājiem, jo pārējā apkure netiek izdalīta, lai varētu arī konstatēt tarifu, kāda tiek izlietoti, bet, ir dažiem pat ļoti kritiski tie procenti. Jo skaidrs, ka kamēr iesāksies rudenī tā apkuras sezona, tur būs, labi, ja 2 algas pa to laiku, un ne visiem kurinātājiem, ja neņem visus uzreiz darbā, tad lielāko tiesai nebūs pārtēriņa, bet virsstundas, kā mēs neplānojam virsstundas, bet par virsstundām mums jārunā ar katru atsevišķi un jārisina šo jautājumu. Man ir jautājums, Jānis, es zinu, ka Būnos Jānis ziņos finanšu komiteja bija par debitoriem, ja? Jautājums ir, kāda situācija ilga tā īsi, un varbūt Jānis var piebilst, ir par apkures parādniekiem. Tas ir pie šī jautājuma arī, teiksim, vai mums ir daudz parādnieku. Es skatos arī par žīguriem, kur es biju, zinu, ka, teiksim, jautājums, vai tur tie, kas varbūt 1000 parādnieki, kā tur ir, varbūt ir vēl, jo laukos vispār tā kā mazāk ir par parādniekiem jārunā, bet, kā mums ir? Laukos arī summas ir mazākas. Nē, protams, jā, bet, jā, protams. Viedokļa. Jo ar to strādā ir īpašuma pārvaldības nodaļa jurists, kas strādā ar parādniekiem. Nav tā izteikti, ja viss ir normāli, ja? Paldies Dievam, tad viss kārtībā, jā, labi. Tagad neatceros, ļoti izpildies ieņēmis, tāpēc tā bija izbrīnīta. Saka, jā, parādnieki samaksā. Super, lauki, Jā, tas tā lauki malači. pozitīvi, jā. Tātad par ūdens apgādi tiem, kam tiek nodrošināta ūdens apgāde, arī problēma ir elektroenerģija, arī šogad analīzes, kas reizi 6 gados kaut kāda mistiskas, superdārgas analīzes, pa 500, pa 600 eiro jāmaksā par tām analīzēm, to apvienības dažādi, kas saka, iziet no tās situācijas, sadala pa gadiem vienas analīzes šogad nākošas, jo summas ir ļoti lielas, kas arī ietekmēja, šajā gadījumā arī, uz priekšu man bija Rekavas summa, kas samaksāta liela summa par analīzēm, kas ietekmēja ļoti, un elektroenerģijā arī, un Rekavas arī bija remonti un bija iztērēta, pietiekami liela summa, kas kopē procentu ļoti iespaidoja materiāla remontam. Rekavai tur bija kaut kāda avārija nopietnāka, kur, arī budžeti nav tik lieli, un katrs remonts, kaut viņi dara to saviem spēkiem, bet materiāla izmaksas tāpat ir ļoti dārgas. Uz tā fona, cik liels ir budžets tieši uz to nozari. Paskatīšos, jā. Jā, man tad pakaļ. Tas, kas attiecas uz pagastiem, ūdens kanalizācija apkurē, teritorijas uzturēšana un pati pārvalde. Tie ir tie cipariņi, kas attiecas uz pagasta apvienībām. Vispārējais ir tomēr citu pārziņā, arī skolas, kultūras un iestādes, tas viss atkal ir citu iestāžu vadītāju pārziņā.
Nu, lūk tā, bet saimnieciskais, kas ļoti svarīgs, lai viss darbotos, ir pagastu apvienības. Ceļi bija, jūs bijat tur. Es gribu noslēgumā teikt vēl paldies Olgai par skaitļiem un visu var redzēt un saprast. Tādu vienu kopsavilkuma teikumu vairāk kārt runājot arī par mūsu budžeta disciplīnu un visu pārējo, vai īsi var teikt, ka pagastu apvienības tiešām arī raksta problēmas lietvarī, kā esam runājuši, kāds tavs vērtējums, arī vakar runājām vēl pēdējais, pirms ir tādu īsu vērtējumu, ka mēs esam tā labi pastrādājuši un disciplinēti esam. Disciplīna mums uzlabojas, jā, Paldies. apzinās. Es arī ik pa laikam kādam atgādinu, kāds ir skats uz viņu budžetu, ka par to jādomā katru dienu, jā, nav jāgaida, kad jau ir pārtērēts. Loģiski, ka ir situācijas tad, kad ir, diemžēl, tas pašs avārijas situācija, kad nav cita risinājuma, kā meklēt papildus līdzekļus. Nevienmēr papildus līdzekļus var atrast iekšēnē, kaut mēs redzam, ka ir vairākas tāmas un varētu kaut ko pārbīdīt, varbūt no kaut kā atteikties. Tieši par godu, kā saka, problēmu risināšanai, bet, jā, bet atlīdzības jautājums mums arī ir ļoti, ļoti aktuāls. Ar tam virsstundām ļoti aktuāls ir. Jā, paldies, tā laba ziņa, un šobrīd arī par cik ir pagasti pieslēgušies un klausās, es arī gribu pateikt no savas puses paldies, ir patīkami dzirdēt arī mūsu finanšu ministra šo pozitīvā vērtējumu, bet es gribu pateikt vēl vienu lielu paldies par to, ka pagastu apvienības patiešām to, ko mēs redzam, teiksim, spilgts piemērs ir Briežciema, šobrīd vecā skolas ēka, kurā pārceļas Velšerpunkts bibliotēka un daudzi sīki remonti, ko dara Viļakas apvienībā speciālās klases ierīkošana NMPD, un visu to dara pašas apvienības saviem spēkiem, ar saviem darbiniekiem, kas būtībā ir krietni lētāk nekā tas būtu, ja mēs būtu veikuši cenu aptauju vai iepirkumu par šiem remontiem. Milzīgs paldies apvienībām un šiem darbiniekiem lielu paldies pasakiet, ka tiešām tas ir to vērts un brīžiem pat var apbrīnot, ko viņi tik nemāk. Viņi māk visu saremontēt, ūdensvadus, kanalizācijas izveidot, teiksim, Viļakas pilsētā šobrīd, ko mēs sakam, vai Rugājos avārija bija, kur novērš paši. Šis ir tik ļoti svarīgs jautājums, ka mēs saprotam, ka pagastu apvienības tiek galā ar šiem darbiem, arī ar avārijām, viņi ir operatīvi un visu izdara. Paldies jums sirsnīgs visiem un, protams, uz sadarbību un to, ko šodien arī dzirdam, ka nedarīt budžetā to, kas nav saskaņots, tātad to mēs joprojām atgādinam, ka lietvarī tiek rakstīts viss oficiāli, nevis kaut kad pasaka pēc tam, ka mēs no šī tā kā aizējam un tas ir laba ziņa. Paldies visiem! Paldies! Paldies, Olgai, bet gribēju vēl piebilst par ūdeni. Pagājušajā nedēļā saņēmu vairākus zvanus, kāpēc atšķirās pagastos cenas. Arī, kā Olga stāstīja, ūdens analīzes bija pagājušajā gadā 120 eiro, tad šogad 500 eiro. Jo mazāk ir patērētāju, jo tāpēc arī tā cena sadārdzina. Paldies, Olga, par informāciju. Šeit laikam ir viens priekšlikums to, ko Tālis arī tikko saka un ko Olga ziņojumā teica. Varbūt mums nākošajās arī novada ziņās par šīm lietām ir varbūt jāizstāsta cilvēkiem, lai viņi saprot, jo pretējā gadījumā viņi salīdzina un saka, kāpēc vienā tā un otrā tā. Tātad mūsu pašu, varbūt arī jāatzīst tas, ka varbūt neesam izstāstījuši, tas ir mums, nākotnē jāatcerās. Katra šī cenu pārskatīšana vēl kaut kas ir prasa uzreiz arī informāciju sniegt mūsu socmēdījos un cilvēkiem izstāstīt. Viņi saprot. Un šobrīd jūs jau redzat, ka arī apkārt daudzas pašvaldības ļoti būtiski kāpina arī dzīvokļu nomas maksas, ja tātad pašvaldībai piedarošās, par ko mums arī būs jādomā noteikti nākotnē, bet ļoti pārdomāti un visu to, kas ir šobrīd mūsu dzīvokļu saimniecība, tātad tas arī ir atklāts jautājums, ja, tā kā mums ir ļoti daudz izaicinājumu nākotnē. Paldies! Paldies! Pārējām pie darba kārtības 18. jautājuma.
Par izmaiņām medību koordinācijas komisijas sastāvā ziņo Ilona Blūma, lūdzu. Rīt. Ir saņemts lauku atbalsta dienesta saņemta vēstule šī gada 5. augustā, kurā pašvaldība tiek informēta, kad ņemot vērā, ka iepriekš medību koordinācijas komisija deleģētā persona ir pārtraukusi darba tiesiskās attiecības lauku atbalsta dienestu. Līdz ar to tiek deleģēts jauns pārstāvis Balvu noda medību koordinācijas komisijas sastāvā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām medību koordinācijas komisijas sastāvā, un lēmuma projekts paredz atbrīvot Lienīti Spiridanovu kā lauku atbalsta dienesta pārstāvi no Balvu medību koordinācijas komisijas locekļa amata ar šī gada 31. augustu un ievēlēt ar 1. septembri medību koordinācijas komisijas sastāvā lauku atbalsta dienesta pārstāvi Daini Elijāsu. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai uz domes sēdi. Paldies! Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Darba kārtības pēdējais 19. jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu noda Rugāvu pagastā nekustamā īpašuma ceļš, sita, stradi, 3. posms zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 387400400283 sadalīja ziņo Jana Krilova, lūdzu. Jā, zemes ierīcības projektu izstrādāja un iesniedza uz apstiprināšanu sabiedrība ar ierobežotu atbildību Topohaus. Nekustamā īpašuma īpašnieks ir Balvu noda pašvaldība, bet projekta ierosinātājs ir akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, pamatojoties uz to, ka uz šīs zemes vienības atrodas inženierbūve meža ceļš M103 sita stradi ar kadastra apzīmējumu 3874 004 02 83 001, kuras tiesiskais valdītājs ir akciju sabiedrība Latvijas valsts meži. Un Latvijas valsts meži vēlas šo otro zemes vienību, kas sadalas procesā būs 1,79 hektāri, atsavināt no pašvaldības. Un tā piekļuvi šeit nav jānodrošina, jo šīs abas divas zemes vienības pašas ir transporta infrastruktūras teritorijas. Un tā apstiprināt šo izstrādāto zemes ierīcības projektu, kur zemes vienība numur 1 ar platību 2,3 hektāri saglabāt esošā nekustamā īpašuma ceļš sita stradi 3. posms sastāvā, noteikti lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Un tāpat arī otro zemes vienību 1,76 hektāri sākotnēji šobrīd saglabāt esošā nekustamā īpašuma ceļš sita stradi 3. posms sastāvā un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Uz priekšu akciju sabiedrība Latvijas valsts meži šo otro zemes vienību, kas ir 1,76 hektāru platībā, atsavinās un pievienos savam īpašumam, kas viņiem jau ir. Tāpēc šobrīd netiek veidots jauns īpašums, bet šī zemes vienība tiek saglabāta šī paša nekustamā īpašuma sastāvā, jo tad, kad viņi iegādāsies, viņi pārnesīs uz savu īpašumu. Paldies! Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Debates? Ja nav, tad lūkšu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts tiek akceptēts domes sēdē. Paldies, kolēģi, kas ieradās. Paldies par darbu. Sēdi slēdzu.